Lai Dievs svētī mūs katru vienu, katru dienu, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Virzamies tālāk, lai saprastu, kas ir kas, lai noturētos šajā dzīvē. Šī dzīve ir saistīta ar garīgo dzīvi, garīgajā dzīvē. Uzvaras likums ir kristietība. Kā dzīvot pareizi saskaņā ar šo uzvaras likumu un iegūt mūžīgo dzīvību un to arī nosargāt. Soli pa soli ejam kopā tālāk. Ebrejiem 4:12 saka tādus vārdus. Likumu, principu, bausli, matriksu, likuma sakarību, kas un kāpēc notiek, kāpēc tas strādā un tam līdzīgi. Tad Ebrejiem 4:12. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu. Tad no abām malām zobens ir ass. Un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir doma un sirds, prāta tiesnesis. Ļoti precīzi un sīki Dieva vārds. Dieva vadībā izskata visu cilvēka būtību, viņa gājiens, viņa domas, viņa rīcību. Viņa neko nevar paslēpt. 13. pants. Un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, kas nav apslēpts Dieva priekšā. Bet viss ir atsakts un atklāts Dieva acīm. Dievam mēs dosim norēķinu. Āmen. Un tad 14. turpinās. Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie viņa apliecināšanas. Āmen. Āmen. Būsim modri, iesim uz priekšu, dzīvosim ar prieku, ar svaidījumu, bet pareizi pēc Dieva prāta. Apskatīsim kāds fragments no reālās dzīves, no dievkalpojumiem, šajā gadījumā no mīnus uz plusu. Šis būs 5. oktobra rīta dievkalpojuma beigu daļā, kur mācītājs, sludinātājs aicina izteikties un sludināt un piedalīties Agri Ozolinkēviču ar savām kādām pārdomām. I believe the flame of the Holy Ghost is going to be burning bright. We're going to be seeing more souls saved than ever before. The harvest is going to be reaped as it's never been reaped before. And when that time comes, we are going to see our Lord and Savior return for His church. We're not in church waiting. We are in church working. We are not in church holding on. We are in church taking back territory. God, when you come, let you find us in a revival fire burning bright in our church. Can somebody give Him praise for what He's doing, not just here, but what He's doing in the world today. Jesus is coming soon. And I want to be a part of the revival that's taking place. Hallelujah. In Jesus' name. Now listen, Pastor, you got something you want to say. I'm going to let you share out of your heart while they're coming to take over whoever's next. I don't even know who's next. Tad atmoda, amen, paldies. Un princips, par labām lietām ir labi jāsamaksā. Mēs lūdzam, mēs iestājamies, mēs sagaidām atmodu, viņi jau ir, viņi pieņemās spēkā, lai mums ir jādarbojas tā, lai viņi maksimāli var uzplaukt. Un par to, kas ir labs, par to ir labi jāmaksā, un tas ir arī mūsu darbs. Mums ir jābūt stipriem, Dievam paklausīgiem, un jāizdara savs uzdevums. Un tad mēs skatīsimies rakstos, kas ir kas. Šodien tas darāmais un ikdienā darāmais. Klausamies arī šos vārdus. God's put a word on your heart. Share your word. He's Pentecostal, you know. He thinks. You only got 1 minute because I said we had to be done by 1 o'clock. So give your word in 1 minute. Let's eat. Okay. I want to share with you. Somebody speaks Latvian here. Are there any locals? Are there any locals here? Oh, he's a local guy. That's good. Yes.
It took me long years to raise this bishop, but I did well. Es viņam prasīju daudz gadus man izaudzināt, viņš izdarījis to esot labi. I'm proud of myself. Viņš ir lepns par sevi. As this morning I was listening to a story about 2 bicycle accidents, Kad šorīt klausījos šo stāstu par šiem diviem negadījumiem ar divriteni, and then I found out that Nathan has been watching your video un tad es zinu, in ka his Nāstans skatījās hospital room. viņa slimnīcā, viņš skatījās savu video. I want to tell you something. Es gribu jums kaut ko pateikt. You can hear these words quite often. Bieži vien tu dzirdi to. You are not here by accident. Tu neesi šeit tāpat vien. You know, God has arranged this. Dievs to ir visu sagatavojis. You're never going to be the same. Tu nebūsi tas pats. You get so used to these words, Tu vari pierast pie šiem vārdiem. you don't even believe them Tu anymore. vairāk pat netici viņiem. But let me tell you something. Jā, man tev pateikt, As I was listening to these stories, kad es klausījos šo stāstu, as these 2 guys met, kad mēs divi tikāmies, these 2 guys met. tie divi abi tikās. They haven't never seen each one before. Viņi nebija satikušies pirms tam. You know what I was thinking? Ziniet, ko es domāju? This is arranged by God. Tas ir Dieva laiks. Dieva sakārtojis to ir. I actually asked him, I said, did you compare your notes? Es viņam prasīju, vai jūs salīdzinājāt savus pierakstus. He said, no, I got a baton in my hotel. Viņš teica, nē, man mājās ir šis kociņš, tāpēc kociņš. So I want to tell you something. Es gribu jums kaut ko pateikt. If you're going to walk out dry tonight, Ja tu izies ārā savus šodien, that's your personal fault. tā ir tava personīgā problēma. I want to... Is it harder word for fault in Latvian? Is there anybody who knows harder word for fault in Latvian? Vai ir kāds spēcīgāks vārds problēmā Latvijā? Tava vaina. Tava vaina. Tava vaina. That's your vaina. So if you're going to walk out dry, that's your fault. Ja tu izies ārā savus, tā ir tava paša vaina. You said, Agus, how can you say that? Kā tu to var teikt? I know I'm past my minute, but... Well, you can kick me out of the Church of God if you later. Because if God has arranged this, Ja Dievs to ir sakārtojis, if you were able to come here, un tu biji spējīgs atbraukt uz and šeit, some of us are not able to even come here, un citi pat nebija spējīgi šeit ierasties, that means God has a plan for you. tas nozīmē, ka Dieva ir plāns priekš tevis. He's about to fill you up. Viņš tu piepildīs tevi. He's about to set you on fire. Viņš tev aizdedinās. So you got to do only one thing. Tev jādara tikai viena lieta. Just die to yourself. Nomirst sev. Just drop dead. Vienkārši nokrīt beidz. For once, Vienreiz you got to drop dead. tev jānomirst beigtam. If you're not going to drop dead, Ja tu nenokritīs beigts, you're never going to live. tu nekad nedzīvosi. You're never going to be filled. Tu nekad nebūsi piepildīts. And that's your fault. Un tā ir tava problēma. Because Jesus already died. Jo Jēzus jau nomira. He already rose up. Viņš jau piecēlās no So mirušiem. now it's our turn. Tagad pasaka tev. Amen. It's our Amen. turn. Tagad ir mūsu It's kārta. our turn Mūsu laiks to die mirt with Him. ar viņu. So we may live. Lai mēs varētu dzīvot. Amen. 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 Ja tad, ja tu atnāci uz šiem evaņģelizācijas dievkalpojumiem tukšs un aizgāji tāds pats tukšs un neizmanto iespēju piepildīties, tad tā ir tava vaina. Viens sacītājs, un otrs, tas, ka vajag nomirt pašam sev. Dievvvārds ir apusgriezīgs zobens, un tāpēc Sagrimas un Kēvičam saka, tas, protams, viss attiec arī uz tevi. Jā, un es lieku klāt arī no prakses un bībeles, no realitātes tādu lietu. Ja tu, Agrius un Kēvičs, atnāci uz šiem dievkalpojumiem ar saviem dēmoniem un aizgāja projām ar tiem pašiem dēmoniem, tad tā ir 100% tava vaina. Tā ir 100% tava vaina. Jā. Un gan man, gan arī visiem, tāpatās arī Agrim Uzlankēvičam, visiem pāriem, ja tu, Agri, neesi nomiris sev, un vēl spēcīgāk var pateikt, ja tu šodien atkal nenomiris sev, tad tā ir tava vaina. Ja? Mums ir jāmirst sev, lai dotu vietu Dievam, lai viņš dzīvot mūsos. Un
Nu, Pāvils saka katru dienu. Naglo sevi savu garīgo, miesīgo iekāri, nesavaldīto krustā. Tad krustā pienaglotāji, krusta nāve, tad nogalināt, nokaut, nomirt sev katru dienu. Ebrejiem 4.12, ja? Dieva vārds ir apus griezīgs zobens. Un romiešiem 2. nodaļa saka, ja, ka tu cits tu māci, bet pats tu sev nemāci. Ja? No 18. pānta, pieņemsim. Tu zini viņu gribu un būdams, tu zini Dievu gribu un būdams bauslības, ja kristīgais mācītājs, proti atšķirt svarīgo no nesvarīgā, tu apzinies esam aklo ceļvedis gaismu tiem, kas ir tumsībā, audzinātājs tādiem, kas nekā nezina, skolotājs nepieaugušiem, tāds, kam bauslībā dots atziņas un patiesības paraugs. Citus tu māci un pats sevi nemāci. Tu atnāci ar saviem dēmoniem un ar tiem pašiem dēmoniem aizgāja projām no dievkalpojumiem. Agri Ozolenkevičs. Tu pats esi nomiris katru dienu sev. Katru dienu tu to neizdari. Un ja tu saki, tu izdari, tad tu melo. Ja tu esi mēlis, tad tu vari neiet debesu valstībā. Nemelo. Bet labāk pienācīgi nožēlo grēks un nes pienācīgus atgriešanās augļus. Un dēmonis, kas agrim jāmet ārā, protams, ir Izabeles gars, kas ir jāmet ārā jebkuram kalpotājam un jebkuram kristietim, cik daudz viņš ir iemaisīts iekšā un pieļauts un dota viņam vietu, jo Efeziešiem 4. nodaļa saka, ja nemaldos 28. pāns, nedod vietu ļaunumam, ļaunajam, nedod vietu Izabeles garam, nedod vietu dusmu garam, nedod vietu atriebībai, ļaunumam, bailēm, tā tālāk, mankārībai, nepareizai iekārai, ja, nedod tam vietu. Tā ir tava atbildības daļa, un tava daļa ir lūgt Dievam palīdzību to īstenot, un tad kopā ar šajā svētajā tandēmā mēs to varam izdarīt svētajā kopsolī. Es ar savu gribu, savu izvēlu, savu disciplīnu, savu rīcību un ar lūgumu Dievam un gaidot un sagaidot Dievu palīdzību, tad mēs to kopā ar Dievu varam izdarīt. Ja tad, kad Agris runā, mēs varam redzēt šo te dusmu farizeisko dēmonu pieaukumu, ja, kad viņi, tu esi vainīgs, tava vaina. Ja tas ir reizēm tiek pateikts, ok, reizēm draudz ir jāsapurina, jo arī Jēzus ik pa laikam uzstājās un skaļi sauca, un ar farizējiem viņš runāja ļoti asi un skaļi un pat bļāvu virsū pēc rakstiem, pēc teksta spriežot, jo maigi tādas vārdas parasti nesaka. Ja, bet ikdienā tas nav Dieva pavēlēts, tā nav Dieva pavēle. Dievs saka, evanģelizācijas mērķis ir mīlestība. Ja tu nevari iet un klausīties kaut kādu bļaustekli dusmīgu, neapmierinātu, un otrs puses, ja tu esi tas, kas sludina, tu nevari būt dusmīgs, neapmierināts visu laiku, ja, tad pēc tu nevari būt dusmīgs, neapmierināts visu laiku, tāpēc tas ir jāņem vērā, un ja tas ir ilgstoša problēma, tad tas ir demonisks piejaukums, no kura jātiek vaļā. Jo atmod nenāks cauri tādiem kalpotājiem, kas negrib savus dēmonus izmest ārā. Ja? Tad jāpārtrauc sadarbība ar dēmoniem. Agris bļaustās pat daudz, pilns ar dusmām, neapmierināts. Ja? Tas nav svētais gars. Svētā gara auglis ir mieres, prieks svētajā garā. Tu redzi neapmierināt, dusmīgi, tāds, kas tavu vainā atrod, ja? Tas nav Dieva gars. Dieva gars, jā, viņš uzrādīs grēku vēl kādu reizi var pateikt, bet ja tas ir klasiski un bieži un ierasti, tad problēma ir kalpotājā, ka viņš nav nomiris sev, ka viņš nav izdzīnis savus dēmonus ārā, ja? Agri izdzen dēmonus ārā, tiec vaļā no dēmoniem. Amen. Ja tu manī redz dēmonus, slavu Dievam, malacis,
atnāc palīdz man izdzīt. Es atsakos no viņiem. Man nevajag dēmonus. Un es zinu, ko es runāju, un to arī mums apliecina Dieva raksti, svētie raksti, Dieva vārds, ja? Atklāsmes 2.20. Ja? Atklāsmes grāmata no 19. panta līdz beigām. Ja? Tad es zinu tavus darbus, tavu mīlestību, tavu ticību, tavas 2 bībeles skolas, tavu kalpošanu, tavu pastāvību, un ka tavi pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie. Malacis, tu esi bišķiņ gudrāks palicis. Tas ir labi. Bet man pret tevi ir tas, ka tu ļauj sievietei, Jezebelei, tu ļauj raganai, tu ļauj burvestībai, tu ļauj burvim, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt manus kalpus, piekop netiklību un neēst elku upurus, ja? Mācīt citus jaunos mācītājus. Man pret tevi tas, ka tu Jezebeles garu ielaidi sevi un tu kā citu mācītāju mācītājs sāc to, pieksim, darīt un turpini darīt un nenobremzē. Ja? Tad nedrīkst tā darīt. Dievam tas ir riebīgi un Dievs saka, izmet ārā to Jezebeli gan no sevis, gan no saviem apkārtējiem. Tālāk 21. pāns. Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņi negrib atgriezties no savas netiklības. Redz, es metīšu viņu slimības gultā un tos, kas ar viņu piekopuši netiklību lielās bēdās, ja tie neatgriezīsies no viņas darbiem. Tad šī maldu mācība, šie piejaukumi, šie nepareizā nostāja, ja viņi netiks nolikt pie vietas, tad Dievs to izdarīs savā veidā, skarbā veidā beigās. Ja? Tiks iemest ellē, 2. uguns jūrā, tāpēc mēs nedrīkstam jokoties, jo arī tie, kas to piekops un kompromisos, un tie, kas viņiem sekos, piedzīvos ļoti skaudru iznākumu. Tāpēc tas ir mūsu mērķis tagad no tā izvairīties un piesaukt Dievu un iet projām no tā visa. Tad viņas bērnus es nonāvēšu, viņas sekotājus es nonāvēšu ar tos, kas dara tāpat, tie, kas pārņem šo visu šīs malda gudrības, ja? Lai gan ārēji izskatās pareizi. Ja? Tad viņas bērnus es nonāvēšu, visas draudzes atzīs, ka es esmu tas, kas pārbauda īkstas un sirdis, es došu jums katram pēc jūsu darbiem. Tad apkārtie kristieši sapratīs, ka tas ir Dieva unikāls pieskāriens, ka viņš uzrāda šos Jezebelistus un Jezebeles garu un dēmonu garu mācītājos, apustuļos, bīskapos, arhibīskapos, pāvestos, ja, cita veida kalpotājos, teologos, radio vadītājos, kristīgo radio vadītājos, tā tālāk. Ja. Tas ir Dieva darbs, ka viņš to uzrāda. Bet jo paši cilvēki to ir palaiduši garām. Ja, tad Dieva klātbūtnē, īpašā klātbūtnē Dievs to uzrāda. Tā, bet es saku jums visiem, kas esat tīrā, kas neturs pie šīs mācības, kas nav atzinuši sātana dziļums, kā viņi saka, es neuzvelšu jums nekādas citas nastas, bet kas jums ir, to turiet, kamēr es nākšu. Un tam, kas uzvar, kas dara manus darbus līdz galam, es došu varu pār tautām. Un viņš tās ganīs ar dzelzs zirli, kā māla trauks sadauza, kā arī es esmu saņēmis varu no manu tēvu, un es došu viņam rīta zvaigzni, kā mausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tad vēlreiz atgriežamies pie 19. un 20. panta. Es zinu tavus darbus, tu esi perfekta draudz, tu esi ideāli, tu esi bībeles skolas skolotājs, vadītājs, direktors. Es zinu, visi kārtībā. Par to ir prieks. Bet man pret tevi ir tas, ka tu ļauj sievietei, Jezebelei vai demonizētam vīrietim vai Argentīnas misionāram, Danielam vai vēl kaut ko, kas ar Jezebeles garu sapinies, ja, kas sauc par pravieti mācītāju, bībeles skolas mācītāju, direktoru, vadītāju, bijušo vadītāju, mācīt un pievilt manus kalpus. Man pret tevi tas, ka tu to ļauj. Ja. Mēs šeit redzam, ko? Patiesību. Ko saka patiesība? Man pret tevi ideālā draudze ir tas, ka tu ļauj burvim mācīt savus kalpotājus, nākamos kalpotājus. Tātad šī pozīcija atbild uz kādiem jautājumiem, uz kāda reakcija ir tevī, manī, visos kristiešos. Ko? Tas nevar būt, tas ir neiespējami. Es to būtu pamanījis, blakus cilvēks, kristietis būtu pamanījis, otrs cilvēks, kas uz otru pusi blakus, mēs to būtu pamanījuši, ja mēs, tad mācītājs būtu pamanījis, bīskaps būtu pamanījis, nevar būt.
Ja, tad šīs visas emocijas, šīs visas pamatotās emocijas apraksta to, kur slēpjas Izabeles gars. Tātad neuzticies sev, savam mācītājam, visiem pārējiem jautājumā par to, vai ir vai nav Izabeles gars attiecīgajā vietā, bet vienīgi un tikai prasi Dievam, lai Dievs to uzrāda. Protams, var atnākt patiesas pravietis un to uzrādīt, ja? Vai nu arī tu pats saņem atklāsmi no Dieva gara. Šeit mēs redzam, ka Jezebelai, kas saucas par pravieti, tad Jezebeles gars jau kā pravietis ir ieļurinājies iekšā. Tad ir jābūt ļoti uzmanīgiem un šī lieta ir jākārto un jāsakārto. Kā tas notiek, ko Bībele vēl saka par mums par šo, jā? Tad apstuļu darba 16. nodaļa. No 16. panta līdz 25. paņemšā. Tad apustuļi perfekti kristieši ļoti labi svaidīti lielām dāvanām. Kādreiz mums uz lūkšanas vietu ejot mūs sastapa kāda jauna verdzene, kam bija zīlētājs gars, un zīlēdam tā atnes saviem kungiem daudz peļņas. Tā Pāvilam un mums sekoja un sauca sacīdam. Redz, ko dara Izabeles burvestība sātana garajā visādi. Šie cilvēki ir visaugstākā Dieva kalpi, kas jums sludina pestīšanas ceļu. Saprotiet, kā pielabinās, ja? Pēc tam nedrīkst paļauties uz cilvēku. Ja? Tad mēs redzēsim nākamajā piemērā, kur evaņģēlists, tipisks mācītājs, tipisks Agars Uzelinkevičs, ja? Viņi šo ielaiž savā sirdī, savā komandā. Ja? Bet šeit mēs redzēsim, ko dara apostols, īpašāks papildus svaidījums, praviešas tāds speciālais svaidījums, ja? Ko dara tālāk. Ja? Un turpin lasīt. To viņa darīja daudz dienu, bet Pāvils saskaities un pagriezies atpakaļ sacīja garām. Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu iziet no tās, un tas izgāja tanī pašā brīdī. Ja, tad, kad apostolis Pēters pavērsās pret Jēzu un saka, ka tev tas nenotiek, Mateja 16. ap 16. pāntu arī saka arī, tad Jēzus pagriezās pret viņu pateica, atkāpies no manas sātana pret apostuli. Agri Uzelinkevičs, es tev garantēju, ka tu esi bišķiņ mazāks par apostulu Pēteru. Ja? Bet ja apostols Pēters bija tādā situācijā, tad tu noteikti arī nokļūsti tādā situācijā kādā reizē. Ja? Vēlreiz ejam tālāk un vēlreiz atgriežoties pie teksta, turpinot tekstu vēstījumu. Ja? Kas notiek? Viņas kungi redzēdam, ka zudusi viņa peļņas cerības, atvēra Pāvilu un Sīlu un vilka tos sev līdzi uz tirgus laukumu pie pilsētas valdes, un tos pilsētas pārvaldnieku priekšā noveduši sacīja, šie cilvēki ir jūdi un rada nemieru mūsu pilsētā. Tad mācītāju biedrības, tur apvienības, uztaisa WhatsAppā grupiņu, sazinās, ārprāts, šī tas kāds, un mums te uzrunāja vēl kaut ko, aizvainoja, ārprāts, vajag viņu par katru cenu sodīt, izslēgt un noklasināt. Ja? Tas tiek izdarīts arī šodien tādā veidā, kad pasaka, tas ir slikts cilvēks, viņu neklausiet, atstumiet, nepieņemiet, ja? Un tad viņš faktiski zaudē tādu iespēju būt plaši un brīvi uzklausīts, viņu nosoda, viņu izstum, viņu nomelno. Ja? Un mēs ejam tālāk un redzam, ka šie sistēma uzbrūk šiem pareizajiem kalpotājiem, tad, ja es vēršos pret šo nepareizību, tad sistēmiski saskaņā rakstījām sistēmu gāžā, man ir ārprāts, kā tev nav kauna, kas tu tāds esi. Ja, bet tāpēc nekas jāpaliek pie Dieva un līdz galam. Valdes priekšats tad šis viņas kungi redzēdam, ka zudus viņa peļņas cerības, atvēra Pāvilu un Sīlu un vilka tos sev līdzi uz tirgus laukumu pie pilsētas valdes. Un tos pilsētas pārvaldnieku priekšā noveduši sacīja, šie cilvēki ir jūdi un rada nemieru mūsu pilsētā. Sludinādam ieražu, ko mums romiešiem neklājas ne pieņemt, ne piekopt. Ļaužu pulks sacēlās pret tiem un pilsētas pārvaldnieku tiem noplēsa drēbes, pavēlēja tos šaust ar rīkstiem, ja kāds masveida
manipulācija, noģitēja, pūļa efekts, ārprāts, un visi steigā paņem un nosod, un kas notiek pēc daudz sitieniem, viņi tos iemet cietumā un pavēlē cietumsargam tos stingri apsargāt. Šis dabūjis tādu pavēli, tos iemeta cietuma dziļākajā vietā, un viņu kājas ielika siekstā. Ap pusnakti Pāvils un Sīla lūgdam Dievu, dziedāja slavas dziesmas, un ieslodzītie viņos klausījās. Ja? Mēs redzam, kā iet uz priekšu, kad šī gadījumā Pāvils un Sīla, šie kristīgie kalpotāji, nezaudēja savu pozīciju, savu garīgās cīņas stāju un palika cīņas tādā turpināšanā. Viņi turpināja cīnīties šī gadījumā un šajā garā, no Dieva gara, ja, kad palika ar priecīgu sirdi arī dziļās bēdās. Apstuļdarba 8. nodaļa mums parāda to mūsu šos evaņģēlistu Nātanu Moristu mācītājus, bīskapus. Nākamā milzīgā problēma ir, kas praksē sastopam, kas slāpē draudzes garīgo spēku, ir apstuļdarba 8. nodaļa, kur mēs redzam to, ka garīgie vadītāji neredz Izabelistus savā vidū, draudzes vadībās, kalpotāju vidū. Ja? Un, lai to redzētu, ir vajadzīgi speciāli īpaši koncentrēties un lūgt par to, un būt ļoti uzmanīgiem uz katru norādi, ko saņem, lai to pārbaudītu. Jebkura norāde, kur mēs ikdienā saņemam, ienaidnieks cenšas izšaubīt ar maldus norādēm un nepareizām norādēm, tāpēc ir jābūt modriem un nedrīkst pieļaut kļūdu, kad saņemot pāris maldinošas norādes, tiek atmests ar roku vispār, ka varbūt vispār nevajag pārbaudīt. Iecer par pārbaudi īsti nav izdevusies, tad es to nemaz necentīšos īstenot līdz galam. Tā nevajag darīt, bet vajag koncentrēties uz Dieva principu, likumu, bausli, labo paturiet, slikto atmetiet. Tad vajag saprast, kas ir labs, un to, kas nav tik labs, to vajag atmest. To mums stāsta arī Apustuļu darbi 8. nodaļa, tad patiesības grāmata, patiesības realitātes likuma grāmata, principu grāmata, jā, tāpēc Bībele, Apustuļu darbi, un mēs lasām. Tad sākās vajāšanas, un tas lika draudzē virzīties uz priekšu. Viens, kas virzījās uz priekšu, bija evaņģēlists Filips. Un šeit mēs redzam ļoti, ļoti tādu tipisku ainu un bīstamu lietu draudzēs, kad nepareizie cilvēki lien iekšā uzbāžas draudzes vadībā vai blakus draudzes vadītājiem, cenšas ieņemt šos pozīcijas. Jā, un tad līdz ar to no tās atrašanās vietas jau daudziem var aizšķērsot ceļu, nobremzēt, nelaist klāt, jo Dieva vārds saka, jūs nepareizie, jūs paši pie Dieva neiet un citiem neļaujat iet tuvāk. Ja? Tad Mateja 23. nodaļa, to viņš runā par farizejiem un nepareiziem citiem, kas darbojas draudzē. 5. pāns un līdz 24. ieskaitot. Filips, tad svaidīts, svētā garā, kristīts ar dāvanām, iet un kalpo. Un Filips aizgāja kādā Samarijas pilsētā, sludināja tiem Kristu. Ļaudis pulkiem uzmanīgi un vienprātīgi uzklausīja Filipa vārdus un skatīja zīmes, ko viņš darīja. Tad ne tikai evaņģelizēt, viņi pavadīja arī zīmes un brīnumi. Ja tā kā mēs redzam šodien un citur vietu, citās laikos, ja kad šodien, piemēram, Nātans Moris un citi kalpotāji arī mums pašiem, kas mēs klausamies, esam jau to daļēji vai arī pilnā mērā pieredzējuši, ka ar mums notiek brīnumu, aizlūguši esam, cilvēks saņēmuši dziedināšanu. Par mums ir aizlūgts, mēs esam saņēmuši dziedināšanu, slavu Dievam. Tad Dievs darbojas. Un tad vienprātīgi uzklausīja Filipa vārdus un skatīja zīmes, ko viņš darīja. Jo
No daudziem, kam bija nešķīsti gari, tie izgāja stiprā balsī brēgdam. Tad viņš pats izdzina ļaunus garus. Ja? Un daudz paralītiķu un tīzlu tika dziedināti. Un liela līksmība valdīja tenī pilsētā. Tad arī Mateja 7. nodaļā runāts, ko tu saki, kungs, bet nedara, ko es tev sāku. Viņš saka, mēs tavā vārdā zīmes un brīnums darījām, ļauns garus izdzinām. Ja? Ok. Ir kaut kas vēl, ko Dievs tomēr sagaida. Ja? Turpinām lasīt šo apostoļu darbā 8. nodaļu. Tad liela līksmība valdīja tenī pilsētā. Kāds vīrs vārdā Sīmanis šī pilsētā līdz tam bija nodarbojies ar buršanu, tad Izabeles garā, buršanas garā, zīlēšanas garā, ja? Un uztrauc Samarijas ļaudis, sacīdams, ka esot liels vīrs. Viņam pieķērās visi, mazi un lieli, sacīdam, šis ir tā sauktais lielais Dieva spēks. Bet tie tāpēc viņam pieķērās, ka viņš jau ilgu laiku tos ar burvestībām bija apstulbojis. Ja, tad šis Izabeles gara viens no momentiem un darbības plāniem, stratēģijām, rīcībām, matriksiem ir apstulbināt pirms tam, apreibināt. Ja, arī mēs lasām Farmakējā ir šī vēstulē galatiešiem laikam, kas jūs ir apstulbojis, kas jūs ir apzāļojis, kas jūs ir prātu sagrozījis, ka jūs kādreiz dedzīgi sekojāt kungam Jēzum Kristum, teikt visādām maldu mācībām esat pakaļ aizskrējuši. Ja? Tad viņš ar savu zīlēšanas garā bija cilvēku prātu nomanipulējis, ietekmējis sev par labu, bet ar burvestību palīdzību. Tad bija apstulbināti, nebija paši skaidrā prātā. Un tad šie ļaudis, kad tie sāka ticēt Filipam, kad tie ticēja Filipam, kas tiem sludināja evaņģeliju par Dievu valstību un Jēzus Kristus vārdu, tie likās kristīties vīri un sievas. Un Sīmanis, šis burvis, Jezebelietis, arī kļuva ticīgs un kristīts, pastāvīgi turējās pie Filipa. Ja, viņš izgāja to visu, kas nepieciešams, formalitāti izpildīja, garīgo CV aizpildīja korekti, un tagad viņš turās pie Filipa komandā. Un pastāvīgi turējās pie Filipa. Un redzēdams zīmes un liels brīnums, noteikam viņš izbijās. Tad viņš nevis patiesi sekoja kungam Jēzum Kristum, bet viņš gāja pakaļ tiem brīnumiem. Arī Jēzus citā vietā saka, jūs jau nenākat pēc manis un tā, bet jūs pa brīvu esat ēduši zīves un maizi, ja? Un vēl kaut kāds, ja? Jums tas otršķirīgais ir svarīgāks nekā tas pirmšķirīgais. Tā arī ir milzīga problēma draudzēs, kad cilvēki nevis patiesām tīrām šķīstām sirdīm meklē kungu Jēzu Kristu pirmām kārtām un augstākajā mērā un augstākajās vērtībās, saistot savā dzīvē to ar garīgo dzīvi, mūžīgo dzīvību, ja? Bet daudzi nāk pie Jēzus Kristus kā zemes dzīves materiālo labumu apdrošināšanas polises, ja? Pirmām kārtām, lai iegūtu, un otrām kārtām, lai pasargātu un apsargātu savus īpašumus un tā tālāk. Tā ir piemetamā daļa, tas nav galēji kritiski slikti. Slikti ir tas, ja tas ir pirmajā vietā. Tas ir ļoti slikti, ja tas ir pirmajā vietā. Tādi cilvēki iespējams pat arī neiemantos mūžīgo dzīvošanu, mūžīgo dzīvību. Viņi varbūt tādi pašapmānīti, piemānīti, visādi veidi apmānīti, nobeidzot savu dzīves laiku šeit, viņi var nenonākt debesīs, jo Jēzum Kristum jābūt patiesi sirdī. Ja kungs Jēzus saka, ko tu saki, kungs, bet nedara, ko es tev saku. Ja. Šīs lietas ir nopietnas. Ok. Jā, jo viņš izbijās. 14. pāns, bet apstuļi Jeruzalemē dzirdējuši, ka Samarija pieņēmusi Dievu vārdus, sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni, kas tur nonākuši lūdza par viņiem Dievu, lai tie saņemtu svēto garu. Jo tas vēl nepār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti kungu Jēzus Kristus vārdā. Ja, tad svētā gara kristība, svētā gara pieskāriens, ja, ir kā spēka, jaudas kristība, motivācijas drošuma kristība iet tālāk kā kristietim. Ja. Jaunpiedzimšana ir, kad tu pieņem Jēzu Kristu, ja, bet ka tu esi tad dūšīgs gājējs uz priekšu un dari savu darāmo, ka
tev vajag uzpildīt riktīgi tavu degvielas bāku, lai tev ir daudz spēku un lai tu tur tālu aiziet. Jā, un tad to sauc par svētā gara kristību. Jā, tad, lai tavs eļas trauks, lai tavs benzīna tvertne tavam dzinējam, jā, tavam garīgajam dzinējam, tavam garīgajam traktoram, jā, ir pilns, turiet pilns savs eļas trauks un neguļiet, jā. Nevis naktī, kad vajadzēs strauji iedarbināt un lietot šos resursus, kas ir jūsu lietā, rīcībā un jūsu lietošanā, lai viņam ir pilna bāka, jā, tad 5 gudrs un 5 ģeķīgas jaunās, tā ir šī tev līdzība, jā. Jā, tad apostuļi atnāca un lūdz par tiem, kas tur nonākuši, lūdz par viņiem Dievu, lai tie saņem svēto garu, jo tās vēl ne pār vienu no viņiem nebija nācis. Visticamāk izņemot kā Filips. Filips jau darbojās svētajā gara kristībā. Pieņemsim. Tam tā arī vajadzētu būt. Bet tas nav tik kritiski svarīgi šī situācijā, vai viņš saņēma pēc tam vai pirms tam. Tas nav tik svarīgi, bet visticamāk, ka pirms tam. Tieši Filips pats. Tad viņi uzlika tiem rokas un tie dabūja svēto garu. Jā, šis ir viens no momentiem, kur parādās, ka uzliekot rokas saņem svēto garu. Jā, tad arī tie, kas noliedz reliģiju, tomēr šo reliģiju viņi paši izdomā un saka, ka šī reliģiozais darbība ir jāveic, ka tev uzliek roku tie iepriekšējā, tad tu saņemsi to svaidījumu. Nē, jo svētā gara kristība un svaidījumu Kornēlija nams saņēma klausoties Dieva vārdu. Ja? Tāpēc nevajag braukt grāvjos, nevajag noliekt to, kas ir pieminēts kā viens no variantiem, bet nevajag to padarīt kā vienīgo variantu. Svēti vārdi, amen. Ja nevajag noliekt to, kas ir kā viens no variantiem, bet nevajag to padarīt par vienīgo variantu. Amen, amen un amen. Vēl vienreiz, ja? Vajag mēlēs runāt? Jā, vajag ļoti labi. Bet vai visiem runās mēlēs? Nē, nerunās visi mēlēs. Visi svētajā garā kristītie nerunās mēlēs. Vienam tāda dāvana, otram citāda dāvana. Un pat Agrim Uzelinkevičam ir dota tik daudz spējas saprašana, ka izlasīt šo rakstu vietu un to saprast. Bet ja Agris Uzelinkevičs vai kādi citi nesaprot, tad tā ir tikai un vienīgi viņu pašu vaina. Ja? Smadzenes ir dots mums visiem. Paldies Dievam. Amen. Lietosim tās un pareizi. Ok. Bet Sīmanis redzēdams, ka apustuļiem rokas uzliekot dabu un svēto garu, tiem piedāvāja naudu. Ja? Sacīdams, dodiet man šo spēku, ka tas, kam es roku uzlieku, dabū svēto garu. Mēs redzam, ka viņa sirds nav par patiesu kalpošanu Dievam, viņam ir par garīgu mafiozu pozīciju. Man tikai var, man vajag kontrolēt, es zinu, ka no šitās augstās vietas, kā cilvēks tur jau pēc vecās pieredzes, kā viņas manipulēt, kā viņas grozīt, tikai dodiet man teikt šos jaunos rīkus, dodiet man kristietību manās rokās, un es viņu izmantošu, tas burvis bijušais, tāpat kā pirms tam viņš izmantoja burvestības. Ja? Nē, tā tas nav paredzēts. No sākuma tev ir jāatgriež pilnā mērā pie Kristus, jāizlīdzinās savā sirdī, jāšķīstās, un tad, kad Dieva gars tev piepilda, tad tu esi gatavs darīt zīmes un brīnums, kad Dievs caur tevi dara zīmes un brīnums, un tanī brīdī un tanī mērā, kā Dievs vada un pasaka, nevis, ka tu tagad būsi tas manipulētājs un kruķītājs un sāks tirgot savus dāvans un vēl kaut ko tur par naudu kalpot, un tā tālāk. Nē, Dievs to nav paredzējis. Un ko atbild Pāvils? Ja? Filips to neredzēja, mācītāji to neredz, bīskapi to neredz, arhibīskapi to neredz, ja? Pāvests to neredz, bet apustulis, viens no apustuļiem vai kādu no apustuļiem saka, bet Pēters tam sacīja, kaut tu pazust ar savu sudrabu, tāpēc, ka tu domā Dievu dāvanu iegūt par naudu. Tev nav nekādas daļas gar šo vārdu, jo tava sirds nav taisna Dievu priekšā. Tāpēc atgriezies no šī ļaunuma un lūdz to kungu, lai šī tavas sirds iedoma tev nevarētu tikt piedota. Dievu priekšā tavs sirds nav taisna, to redz apustulis. Dievs dod apustulim to redzēt un pateikt. Un viņš uzreiz saka, tu pirmā lieta, ko dari, tu nožēlo šito. Tu, evaņģēlists, kas skraidīs apkārt ar netaisnu sirdi Dievu priekšā. Tu esi grēkā un tev tas jānožēlo. Ja? Tu bīskap, tu vecais bīskap, tu, kas esi noorganizējis evaņģelizācijas dievkalpojumus, ja tu neesi darījis to ar taisnu sirdi Dievu priekšā, nožēlo to. Nožēlo, beidz tirgoties ar Dievu, beidz manipulēt ar Dievu
Dievs, es uztaisīju foršu evanģelizāciju, tad bagātīgi svētī man tagad. Tā nemanipulē pats. Tā nemanipulē, Kāpēc? Turpinās teksts, Jo apostols saka par šo bijušo burvu Sīmanu, kurš nav vēl tīrs līdz galam, nav pienācīgā līmenī. Jo es tevi redzu rūgtas žults pilnu un netaisnības saistītu. Bet Sīmens atbildēdams sacīja, lūdziet jūs par mani to kungu, lai par mani nenāk nekas no tā, ko jūs esat runājuši. Tad apostols redz viņa sirds stāvokli, ka viņš ir netaisns, ka viņš ir pilns ar žultu, ka viņš ir nepareizība, ka viņš nav vēl gatavs tam, ko viņš grib iegūt, sasniegt un sākt valdīt kristīgajā vidē. Viņš tai pozīcijai vēl nav gatavs, un jautājums, vai vispār Dievs viņam to ir paredzējis. Nevajag skriet tur, kur pašam vēlme ir, bet vajag iet tur, kur Dievs ir paredzējis. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, jo Dievs svētīs to, kas ir pēc Dieva prāta. Mūsu Tēvs debesīs svētīs, lai top tavs prāts, mēs sakam, lai tava griba notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, nevis lai mūsu griba. Kad mēs savu gribu pāraudzinām, pieredinām, ka tā kļūst tāda kā Dieva griba, tad mēs sakam, Dievs svētī to. Kad mēs pieņemam Dieva vērtības, un esam norūdījuši savu gribu pēc Dieva prāta, tad mēs varam iet uz priekšu ar svētību. Un Dievs mūs var bagātīgi svētīt. Kas mums vēl ir jāņem vērā? Tad mēs redzam šeit svaidīts evaņģēlis, svaidīts pentekostālās baznīcas kalpotājs un tā tālāk. Viņš nepamana, neredz nepareizību savā komandas vidū. Viņš var izdzīt ļaunus garus no kādiem, bet viņš neredz, ka ļauns gars un žults vēl ir arī šī te bijušajā burvīs Sīmanī. Un tādi ir mācītāji, bīskapi, arhibīskapi, pāvesti, viņi neredz to, daudz neredz. Protams, kādiem tos Dievs atklāja, bet par to ir jāpieliek pūles, jāpacīnās, jāpiepūlās, lai tā Dievs mums to atbildi dot, un tad, kad viņš dod, mums viņi ir jāsatver. Nevis, Dievs, es neticu, tas tā nevar būt. Bet Dievs, tas ir šokējoši, grūti pieņemt, grūti to visu īstenot, dzīvē, bet uz tavu vārdu, ticībā tev un paklausībā tev es darīšu, kā tu man norādi, ka tur slavēšanas komandā varbūt kāds muziķis ir ar nepareizu garu, ar netiklības garu vai ar Izabeles garu, Tas var būt vīrietis, tā var būt sieviete, Un tad, kad Dieva gars sāka novērst šo lietu, kamēr tas nav sakārtots, lai šis cilvēks nav slavēšanas komandā, Un tad, kad tas tiek sakārtots, ir arī pēc tam šis garīgās rehabilitācijas laiks jāaiziet, vai tiešām viss ir labi, vai tiešām ir labi augļi, Jāpagaida 1 vai 2 sezonas, vai augļi tiek nesti svētajā garā, un tad var atjaunot kalpošanā. Pirmā ķēniņa grāmata, 21. nodaļa, mēs redzēsim, kas ir šis Jezabeles gars. Tieši tā pati formula, tieši tas pats matriks darbojas joprojām šodien arī tiešā veidā 1:1, bet mainās apstākļi vai šie lielumi, ar kādus izmanto. Bet šis ļaunums, šī cietsirdība, šis manipulatīvais gars, iztrūkst dievbijības neesamība, viegliprātība, un tas ir garīgi pozitīvajā skatījumā skatoties, tas ir briesmīgi. Bet tā ir realitāte. Un mums nav jāčīkst un jāpīkst, bet mums ir dots viss, kas nepieciešams. Labo paturēt un slikto mums ir Dievam zemojoties Dievu priekšā, mēs zemojamies Dievu priekšā un stājamies pretim visam sliktiem, un ļaunais mūk un bēg, un mēs viņu uzvaram Jēzus Kristus vārdā. Amen. 1. ķēniņa grāmata, 21. nodaļa. Pēc visa notikušā gadījās šāda lieta. Jezreelietim Nabatam bija vīna dārzs. Tas atradās Jezreelā blakus Samarijas ķēniņa Ahaba pilī. Un Ahabs sacīja Nabatam, teikdams, atdod man savu vīnu dārzu, lai tas man kļūtu par sakņu dārzu.
jo tas ir tuvu klāt manam namam. Bet es tev par to gribu dot vēl labāku vīnu dārzu nekā šo, un ja tas tev patīk labāk, es tev došu tā vērtības sudrabā. Bet Nabots sacīja Ahabam, lai tas kungs mani no tā pasargā, ka es tev atstātu savu tēvu mantojumu. Un Ahabs iegāja savā namā saīdzis un dusmīgs tā vārda dēļ, kā tam Jezreelietis Nabots bija teicis, ka tas sacīja, es tev visu neatdošu savu tēvu mantojumu, un viņš apgūlā savā gultā pavērš savu seju uz sienas pusi un neēda maizi. Tad pie viņa ienāca viņa sieva Izabela un sacīja viņam, kādēļ tavs gars ir tik saīdzis, ka tu pat maizi vairs neēdi. Šeit nāk prātā arī rakstuvieta, kad Jēzus saka, ja jūs ļauni būdami, protat saviem tojiem dot dāvanas, tur bija minēts labas dāvanas, cik vēl vairāk debes tēvs jums dos brīnišķīgas labas dāvanas. Ja šeit mēs redzam, ka it kā Jezebela savā ļaunumā un cietsirdībā viņai kaut kāda sakropļota labvēlības šķautni ir, viņa saviem tojiem it kā kaut ko grib izpatikt, bet viņa nerespektē to, ka Nabots sargāja principu, svētbīgu principu, savu tēvu zemi, savu tēvu dārzu, savu mantojumu un negribēja no tā šķirties, un tas būtu respektējams un ir jārespektē, ja? Kā labā vērtība sabiedrībā kopumā, dara citam to, ko tu gribi, lai tev dara, ja? Bet Jezebela to nerespektē. Mēs redzam tālāk, kā tas notiek. Un, kad Ahabs Jezebelai atbildēja un sacīja viņai, tādēļ, ka es runāju ar Jezreelieti Nabotu un es tam teicu, atdod man savu vīndārzu par naudu, vai, ja tas tev tīk, es tev došu tā vietā citu vīndārzu, bet tas man atbildēja, es tev savu vīndārzu nedošu. Tad viņas sieva Izabela tam sacīja, vai tu tagad rīkojies kā ķēniņš pār Izraēlu, kad vardarbība manipulatīva, ja? Kas tu nevarēja ar spēku paņemt to, kas pa lietām. Un tad šī te ļaunā manipulētāja saka, celies, ļaunais manipulēšanas gars, ja? Tad, ja ir runa par kaut kādu pasākumu organizēšanu vai citu stāvokļu organizēšanu, mēs redzam, šis ir organizatorisks gars aiz muguras. Ja, ārēji viss tiek izdarīts, ja? Tad ārēji var tikt uztaisīt laba evaņģelizācija, laba kalpošana, laba draudz, ja? Un iekšēji to organizē Jezebela. Ja? Tā tas var būt. Ja? Tāpēc mums ir ļoti uzmanīgi jāpārbauda, un Dievs mums tāpēc saka pārbaudiet pēc augļiem. Neskiet, reko forši, laba spoža evaņģelizācija. Jā, labi, bet paskatieties, kādi ir augļi. Ja? Ja mēs skatāmies uz šiem no mīnus uz plus augļiem, augļi Latvijā ir ļoti slikti, nabadzīgi, tikpat kā nav. Ir daži augļi virs nabadzības sliekšņa, virs nulles līmeņa, lai varētu ielikt formāli ķeksīt, ka ir pozitīvi. Bet ja mēs skatāmies realitātē, par ko ir runa, kāds spēks tiek pieminēts, kāda tumsa ir apkārt un cik daudz ir izslāpuši un bojā ejoši dvēseļi, tad tas ir ārprāts un katastrofa, cik slikti ir augļi. Ja? Šī gadījumā nav vaina Nātanā Morisā, bet ir vaina Latvijas draudzes pusē. Ja? Un pirmām kārtām latviski runājošās pentekostālās baznīcas pusē. Protams, Krievu pentekostālā baznīca nav daudz ko labāk, ja? Bet šī gadījumā mēs apskatām primāri šo gadījumu, tad mēs tā arī sāksim ar to. Sāksim ar sevi, sāksim ar to, ko mēs apskatām. Ja? Un tad Jezebela tad saka, ja? Tad viņa sieva Izabela tam sacīja, vai tu tagad rīkojies kā ķēniņš pār Izraēlu, celies un ēd maizi un nomierini savu sirdsprātu. Es tev sagādāšu jezreeliešu Nabota vīna dārzu. Pastīsimies, kā Jezebela to kruķī. Kas viņai ir pieņemams un ko viņa dara. Un no 8. panta, un viņa uzrakstīja vēstules Ahaba vārdā, citā vārdā, izmanipulēja. Ja, jau sākās melošanas, mahinācijas, ja tad uztaisa kristīgā radio raidījumu par misiju, ja, un ieliek citu vadītāju, tur pats nerādās, ja, un aiz muguras tur un pieaicina vēl kaut kādu, lai ārēji labi izskatās, ja, ja visādi tad tas tā kā misionārs no Argentīnas Daniels, ja,
var nomanipulēt ļoti visu kaut ko ārēji pozitīvu, ja, bet jāpārbauda augļi. Ja tiek runāts par skaļām lietām, par spēcīgām, par jaudīgām lietām, tad kāpēc nav augļu? Kāpēc nav augļu? Jau 10 gadus un 10 gadu nav augļu. Nav nopietnu vērā ņemamu augļu. Ir kaut kādi ķeksīši virs nulles līmeņa, knapi virs ūdens varbūt kaut kur turās, bet nav nopietni uzrāvumu, uzplaukumu, brīnišķīgs atmodas nav. Paldies Dievam, ka viņi pieņemās spēkā, un šis ir stāsts par to, ka mums ir jāsāk un jāturpina ar to, ka mēs izmetam ārā Izabeles garu, gan sieviešu izpausmē, gan vīriešu izpausmē no savas vidas, no savu vidu, savām draudzēm, jā. Un tad 8. pāns. Un viņi uzrakstīja vēstules Ahaba vārdā, aizīmogoja tās ar viņa zīmogu gredzenu un nosūtīja šīs vēstules vecajiem un dišciltīgajiem, kas dzīvoja Nabota pilsētā. Un viņi rakstīja vēstulēs tā, izsludiniet gavēni, tas vispār, jā, kā viņa veic noslapkavošanu. Izsludiniet gavēni, norganizējiet evanģelizāciju, norganizējiet kaut kādu vēl kristīgu labu aktivitāti. Tām nav nekas slikts, ja, ka tas tiek darīts gavēnis, evanģelizēt, kristīga aktivitāte, viss ir brīnišķīgi, bet ka tas tiek darīts kā aizseks un tā aizmugurē tiek darīts kaut kas ļauns un cita gara spēkā, ja, tas ir traģiski. Ja. Tad šeit nav patiesais mērķis gavēns, bet šeit ir briesmīgs, pretīgs, cinisks veids, kā izmantot svētas lietas, svētu darbību, savu pretīgo noziegumu piesakšanai, ja. Un viņi uzrakstīja vēstules Ahaba vārdā, aizīmogoja tās ar viņa zīmogu gredzenu un nosūtīja šīs vēstules vecajiem un dišciltīgiem. Un tur vajag riktīgus aunapierus, garīgos citus vadītājus un kalpotājus, kas to pieņem, akceptē un vēl paklaus. Tur vajag būt riktīgiem aunapierēm. Un diemžēl tādi farizēji ir visur un lielā skaitā. Farizēji un farizējienes, ja, tad lai sievietes, kā saka, nebūtu apdalītas, ja. Tā ir realitāte. Jā, tad jāpiemina arī tas. Ir ne tikai farizēji, bet arī farizējienes. Un šī Jezebela rakstīja vēstulē tā, izsludiniet gavēni un nosēdiniet Nabotu augstā vietā tautas vidū. Un tik pretīgi, tik ciniski gavēnis. Pagodiniet viņu, lai nogalinātu aizmuguriski. Tas ir Izabeles gars. Tik pretīgi, tas ir vienkārši pretīgi. Draudzē, kas ir tad Ahabs, tas ir garīgais vadītājs, Dievu draudze, tauta, tad kristīgajā baznīcā, mācītāji, pieņemsim, sieva, kruķī šitādas lietas. Ak, tev tas viens brālis Kristu pateica, bet tev kaut ko ne tādu. Nu, nomierinies, ieiet čatiņā, paņem vīru telefonu, aizsūt visiem. Kāds nelietas tas brālis Kristu, vēl saucās par brāli Kristu, citu brāļu apsūdzētājs, un var visu vēl sākt tā, jā, paņemsim gavēnu, oi, kāds viņš labs un brīnišķīgs, bet kāds viņš ir tāds un tāds un tāds, neliet vispatiesībā, ja? Nu, tā jau ir realitāte, ko jūs, iespējams, daudz jau esat pat pieskārušies, saskārušies savās dzīvēs. Nu, nekas smieklīgs un patīkams, protams, tas nav. Bet tam jāstājas pretī. Tad izsludiniet gavēnu un nosēdiniet Nabotu augstā vietā tautas vidū. Nosēdiniet arī 2 neliešus viņam blakus. Tie, lai liecina pret viņu sacīdam, ka viņš nopaļājas Dievu un ķēniņu. Tad izvediet viņu ārā un nomētājiet ar akmeņiem, ka viņš mirst. Dievs ir devis likumu, lai sargātu taisnību un tiesu, lai 2 liecinieki vismaz. Ja? Lai nav viens, kas var apmānīt, samelot, ja? Bet lai 2. Tad gavēnis cilvēku pagodināt, un 3. lieta viņi ņem Dieva doto instrumentu un pretīgi sagriež pret to, pret patiesību. Ja? Nevis lai nodrošinātu un cīnītos par patiesību, bet lai iznīcinātu. Ja? Tas ir, mēs zinām arī šodien, kā tas darbojas šis ļaunais gars, kad bērniņu, ja, visdrošākajā vietā, tas ir mātes miesās, kad viņš pieņemās spēkā, tur viņam uzbrūk, tur viņus sarauj gabalos un to sauc par aborta izdarīšanu, vai arī ķīmiski noindē, to arī sauc par šo te abortu. Ja, tad gāzes kamera vēderā, ja, mātes vēderā. Pretīgi skan, bet, nu, diemžēl,
diemžēl, patiesi. Jā, tad gāzes kameras analogs kaut kāds līdzvērtīgais, jā. Ķīmijas nāvējošā kamera bērniņam mācas vēderā, tur, kur jābūt visdrošākam, jā. Tāds ir šis pretīgais ļaunums, viņš ir Izabeles gara veidā, jebkur cita gara veidā, tāpēc mums ir jāturas pretīm un jāpaliek labajā. Esiet gudri kā čūs, kas ziniet šos ļaunumus, bet nedariet tos, bet esiet bez viltus kā baloži un zemojamies Dievu priekšā un stājamies pretīm šiem ļaunumiem, stājamies pretīm, kad Izabeles gars grib darboties ar Argentīnas misionāru Danielu vai citu misionāru vēl kaut ko. Ja labs tiek darbs darīts labi, bet ja tiek ļauns darbs darīts garīgā ziņā, tad nē. Ja bīskaps ir piepildīts ar dēmoniskiem spēkiem un gariem, ja, un netiek no tā vaļā, tad mēs sliktajām lietām sakām nē. Ja. Mēs neklausām viņu pilnā mērā. Ja, ja Agris Uzunkevičs nav ticis vaļā no saviem dēmoniem, ja, tad mēs stipri filtrējam, ko viņš runā, labo mēs varam paturēt ļauno un slikto un neprezam. Mēs nepieņemam. Mēs paklausām Jēzum Kristum. Tā ir Kristus pavēle. Pāvils saka, pat ja es jums parādos un sāk sludināt citu evaņģēliju, nepieņemiet to. Nepieņemiet. Jā, tad nepaļaujieties uz ārējo izskatu, nepaļaujieties uz cilvēciskajām emocijām pāri visam, ja, bet paļaujieties pāri visam uz to, kas ir pareizi un kas ir no Dieva. Un tad skatāmies, kas notiek. Un viņa, 17. pants, un viņa pilsētas vecai, kur tur nabots dzīvoja, un dišciltīgie, kas dzīvoja viņa pilsētā, izdarīja tā, kā Izabela tiem bija likus darīt, un kā vēstulēs, kas pa mahinācijām, kur citu draudžu vadītājs nomanipulē. Tavā draudzē viņš ir, viņš ir vaigais šķēlēs, viņš ir tas sliktais, piebremzē, pasaka lūkšanas Dievs, mēs noārdām un sārdām jebkuru iniciatīvu, kas grib izšķelt draudzi, ja? Tas ir laba lūkšana un pareizi, bet ja tu to saki, tad, kad tu ieraugi kādu pravietisku brāli, kurš ienāk tavā draudzē, nu tad tu esi tas Izabelists. Tad tu, kas sveicina ļaunu darītāju, tas ņem dalību viņa darbos. Tu saņēmi Izabelisku vēstījumu un tu turpini šo, kā šajā aprakstā, kā Izabeles paklausīgie sunīši, ja, minionīši, ja, tu dari to ļaunumu, tu esi līdzvērtīgs tādā. Ja, tad ļoti uzmanīgiem jābūt. Un to nesaku es, to saka Dievs, to saka Jēzus Kristus. Esiet modrīgi. Ja. Un Dievs arī saka, ja kāds domā, ka viņš stāv, lai pielūko, ka nekrīt, un arī te, kad Dievs saka, ka jūs mīlat, atceraties, ka jūs vēl nemīlat tā, kā pienāks. Ka mīlēšanā ir mūsu dzīves laikā bezgalīga izaugsmas kārtība. Tas nepietiek, ka tu mīli, ka tu piedod, ka tu esi jauks. Turpini pieaugt mīlestībā. Tu redzēsi, ka tās tie līmeņi. Un jebkurš nākamais līmenis, viņš nezaudē iepriekšējo līmeni. Viņš ietver iepriekšējos līmeņus un spēj iet soli vēl tālāk. Ja? Tad tur nav pretruna, bet tur ir izaugsme. Ja? Tur nav lepnība, tur ir mīlestība. Dievs arī saka, kas ir būt pirmais, lai visu kalps, jo cilvēks vairāk ir garīgi gājis uz priekšu un mīlestībā pieaudzis, viņš kļūst pazemīgāks, patīkamāks, laipnāks un draudzīgāks. Ja? Nevis tāds, kas nozīmē, ja jūs gribat pie manis tikt, tad tur jāpierakstās tur rindā un stāviet un vēl kaut ko. Ja? Tad šie garīgi jaunapieras mācītāji un bīskapi, kas saņēma šo manipulētājas Izabeles gara norādes, izdarīja tā, kā viņa šī manipulētāja vai manipulētājs viņiem bija sacījis. Viņi izsludināja gavēni un nosēdināja nabotu ļaužu priekšā, un 2 vīri nāca, tie bija nelieši. Tie nosēdās viņam pretī un nodeva liecību pret nabotu visas tautas priekšā, teikdam, nabots ir nopēlis gan Dievu, gan ķēniņu. Un viņi to izved no pilsētas ārā, nomētāja ar akmeņiem, un viņš nomēta. Tad nebija laika aizstāvēties, pateikt, ko jūs, kas par lietām neklausīja, pūles nomanipulēts, trauksmes sataisīts, troksnes uztaisīts, ātri, vajag hop, jā.
Līdzīgi tas arī bija ar šo te vakcīnu, ja, kad it kā vīrus, vakcīna, glābiņš, fiksi steigā visus, un beigās izrādās, no vakcīnas nomira vairāk cilvēku nekā no vīrusa, un vakcīna nepalīdz. Ja. Vai tuvu tam, kad vairāk nekā no vīrusa. Ja. Tad šis ļaunums, šī vairāku slāņu, daudzslāņu manipulācija, ļaunums un slēpšanās aiz kaut kā cēla vai vīrus un veselība jāsargā, jāglāb, bet gan vīrus mākslīgi tika radīts, gan nepareiza vakcīna tika radīta mākslīgi, gan arī viss tas haoss tika mākslīgi radīts, un galvu rezultātā jebkurā no iznākumiem cieta cilvēki. Ja? Cieta vai no tā, vai no šitā, vai no cita iemesla. Tāpēc jābūt ļoti uzmanīgiem. Tā. Un nomētāja Nabatu ar akmeņiem, un viņš nomira. Un tie deva ziņu Izabelē un sacīja, Nabats ir nomētāts ar akmeņiem, ir miris. Ja? Reiku tagad ceļās pareizā kalpotāja pēdiņās Izabelle, kāds misionārs no Argentīnas vai vēl kādas vietas, ja, kurš ar Izabeles garu sapīnies. Nesaka, ka visi misionāri ar Izabeles garu sapīnušies. Un tad viņi nāk un saka, kad Izabela dzirdēja, ka Nabats ir nomētāts ar akmeņiem un miris, tad viņa sacīja Ahabam, celies, saņem jezrēliešu Nabata vīnu dārzu, kas liedzās tev to atdot pret samaksu. Nabats nav vairs dzīvs, viņš ir miris. Kad Ahabs dzirdēja Nabatu mirušu esam, tad viņš cēlās, lai noiet lejā jezrēliešu Nabatu vīnu dārzā un pārņemtu to savā īpašumā. Bet tad tā kunga vārds nāca pār Tisbietu Elī. Ja? Atceramies arī šo momentu, kad ķēniņš Dāvids, kad brēkoja Batsabu, viņš netika brīdināts tanī brīdī, ko tu dari, tas ir grēks. Ja? Arī šeit nenotiek brīdinājums. Līdzīgi šī situācija, kad tiek sūtīts pravietis pēc tam. Kāpēc? Tāpēc, ka ķēniņš Dāvids jau saņēma ziņu par to, ka ir jādzīvo laulību respektējoši. Ja? Nedrīkst pats pārkāpt un nedrīkst atņemt citam un tādā veidā pārkāpt laulību un vēl nogalināt. Ja? Tas Dievam nav jābļauj ausī katru dienu, tas tevi pateic, tas tev ir jātur un jādara. Tāpat tas ir, pieņemsim, ja mācītājiem uzprasa, vajadzētu rīkot lūkšanu nakti ja par kaut kādu problēmu ļaunā laikā, un tad, ja mācītājs pasaka, ja man Dievs to nav atklājis, un tad Dievs vai to vajag. Hei, tu esi tā kā ķēniņš Dāvids, ja? Pirms iešanas ar grēku veikšanas ar Batsebu. Ja? Un šeit 17. pāns, tad tā kunga vārds nāca pār Tisbietu Elī, celies un dodies pretī Izraēla ķēniņam Ahabam, kas dzīvo Samarijā. Viņš pašlaik atrodas Nabata vīnu dārzā, kur tas gājis, lai to pārņemtu. Runā ar viņu un saka viņam, tā saka tas kungs, vai tu esi slepkavojis un arī vēl laupījis? Un saka viņam vēl šos vārdus, tā saka tas kungs, tanī pašā vietā, kur suņi ir lakuši Nabata asinis, tie uzlaizīs arī tavas asinis. Un Ahabs, šis Izabeliskās vides gļēvulis, Ahabs nomanipulētais. Un Ahabs sacīja Elijam, ja mēs arī šeit redzam to, ka atbildība iet uz vīru, Jezebela darīja ļauni, ja tā kā ēdens dārzā atbildību nes Ādams, ja, bet sataisīja galvenās problēmas sieva Ieva. Ja. Un šeit mēs redzam, ka, ko saka Dievs, ja tad tieši tādā vietā, kur Nabota asins tiks izlietas tavas asins. Ja, nevis Izabeles šajā gadījumā, viņš pieminās arī, ka Izabela arī tiks iznīcināta par to, ko viņa ļaunu darīja, bet tavas, ka tu to pieļāvi, tu atļāvi, tu savu namu, savu draudzi neturēji modrībā, disciplīnā, ka tavā vārdā var rakstīt vēstules, ka tavā vārdā var likt zīmogus, tev nezinot, un vēl bez tevis ņemt un valdīt un rīkoties. Ja?
Un Dievs saka uz Ahabu caur pravietu Eliju. Šī sarunā. Tad pirms Ahabs sacīja, un Ahabs sacīja Elijam, vai tu manu ienaidnieku, tad tu pravieti, tu esi man ienaidnieks, tu esi tas sliktais, tu esi tas ļaunais, tu esi brāļa apsūdzētājs. Jā, tad tā kā pa man var teikt, ko tu tur par agri saki, tu esi tas sliktais, bet es tā kā pravietis runāju par patiesību. Jā, tad skatāmies 20. pāns, un Ahabs sacīja Elijam, vai tu manu ienaidnieku esi mani atradis? Bet tas atbildēja, es tevi esmu atradis tādēļ, ka tu pats esi uz visiem laikiem pārdevies grēkam, lai darītu to, kas tā kunga acīs ir ļauns. Redz, es likšu nelaimē nākt pār tevi, un es izdeldēšu tavs pēcnācējs, jo es nogalināšu ikvienu vīru, kā vājo tā arī stipro Izrēlā. Un es darīšu tavam namam tā, kā Nebata dēla Jerobeāma namam, un kā Ahijas dēla Baešas namam, to izaicinājumu dēļ, ar kādiem tu mani esi kaitinājis un pavidinājis Izrēlu grēkot. Un par Izabeli tas kungs ir sacījis, suņēdīs Izabeli pie Jezreēlas mūriem. Kas vien no Ahaba piederīgiem mirs pilsētā, tos suņēdīs, bet tos, kas mirs uz lauka, ēdīs debesu putni. Neviena nav bijis, kas tā kā Ahabs būtu padavies darīt to, kas ļauns tā kunga acīs, tāpēc, ka viņa sieva Izabele viņu uz to pavedināja. Viņš rīkojās ļoti neganti kalpodams elkiem, gluži kā amorieši, kurus tas kungs Izraēla bērnu priekšā bija izdzinis ārā. Ko līdz Ahabs dzirdēja šos vārdus, viņš saplēsa savus drēbes un apvilka savām miesām maisu, atturējās no ēdiena, gulēja maisā un staigāja apkārt klusēdams. Tā kunga vārds atkal nāca pār Tisbieta Eliju sacīdams, vai tu neesi novērojis, ka Ahabs ir pazemojies manā priekšā? Ja nu viņš tā ir pazemojies, tad es nelikšu nelaimē nākt viņam pašam dzīvam esot, bet es gan likšu nelaimē nākt pār viņa namu viņa dēla dienās. Cik liela Dieva žēlastība pie tik nekrietniem darbiem, jā, Staļinam, Putinam, Hitleram Dievs ir gatavs piedot vai panākt pretīm, ja vien viņi to novērtē un atsauc tām. Vismaz kaut kādā mērā, protams, tas ir Dieva ziņā. Jā, un ko nozīmē šī te kalpošana? Mēs tūlīt tās redzēsim, kā tas ir praksē. Tad šeit ir Daniels Adams, egzorcismu kalpotājs, un mēs pastīsimies, kas te notiek. Un divas lietas arī es pieminēšu. Un noskatāmies, un tad turpināšu komentāru. I was a Jehovah's Witness. You were a Jehovah's Witness. Oh my goodness. Tad Jehovas liecinieks. Did you want to tell me that? So you had to fight off some lies. Yeah. Good. Being a Jehovah's Witness is really hard because you can never please God. And it will put you in some fights with identity. Not only in religion, but in the other things like we talked about. The problem with religion is it will pervert your eyes to where you can't see people properly. That's why we don't do the Jehovah's Witness stuff, right? Yeah. You remember how Saul turned into Paul, but Saul was a studied man. You will get into debates, but hold on, not argument debates. You will get into some debates with the power of the Holy Spirit through your life. You will be talking to religious people because you got the truth that can set them free. You understand? Because I feel like the Lord has marked you to bring supernatural revival into the place that you come from. That's how God does. Even your family is going to be impacted. You understand? Yeah. In the mighty name of Jesus Christ, every demonic religious spirit
of lust and identity stealing. Vairāki I dēmoni. command it to be broken from you now. And I command it to come up and completely out of your body and never return. You wicked demon. Now, you Jezebelic spirit, you demonic spirit that has been stealing from him. That caused him to go into bad religion. That caused him to be in the wrong places at the wrong time. You cannot steal from him anymore. Submit yourself to Jesus Christ and come out of his body now. All the way. Hey, submit yourself. Come out, you wicked spirit. Submit yourself to Jesus Christ. Tūlīt now. pastīsimies, vai niet. Stop. Reku. Tā. Pastamies vēlreiz. Submit yourself to Jesus Christ now. Un šeit viņa vietā. Redziet šeit, uz krūtīm, sarkans tēkrekls, balts uzraksts. Ja? Sarkans tēkrekls, balts uzraksts. Pravietiskā sakritības līnija arī Nātana Moris dievkalpojumos aizlūdzēja komandā, bija sarkani krekli un balti uzraksti. Protams, ka nav tā, ka visi aizlūdzēji ir demoniski apsēsti, bet, diemžēl, praksa rāda, ja jau mācītāji, jau Agris Ozoliņkevičs staigā apkārt ar saviem demoniem, ja, tad arī kalpotājos citos ir demoni un Jezebels gars piemaisīts klāt. Ja. Jautājums, vai šis Jezebels gars viņus ir pārņēmis pilnībā, vai viņiem tiek dot daļai vieta. Un šī gadījumā šis sarkanais tēkrekls uzrakstīns, tur ir supernatural saīsnāts nedaudz, tur tie burti paņemt ārā, super NTRL, ja, bet supernatural tas ir domāts, un apakšā zem tā supernatural ir prayer, tad aizlūdzējs. Ja. Tas nav garām gājējs, tas ir sarkanā kreklā, tas ir ietērpts uniformā, pagodināts, nolikts, svaidīts, svētīts, kalpotājs aizlūdzējs. Un tā zīme, kas ir augšā, ja tur ir supernatural, tur ir plaukstas kopā, ja tur ir plaukstas kopā, un tad ir supernatural daļai saīsnātais tas vārds, ja, un apakšā prayer, aizlūdzējs. Ja. Un arī Adams Daniels, par otru lietu runāšu vienā citā video, momentā, kad kalpo draudzēs, ja, un tu pieņemsim, viņš piemin, ka pie muziķiem, ja, vienā gadījumā, ka pie taustiņa instrumentiem spēlē cilvēks ar homoseksuālu garu. Ja, un slavē, jā, aleluja, uzvara, jā, demonu izdzīšana, jā, aleluja, bet pats ir ar šo demonisko garu sasaistīts. Ja. Tātad mēs skatījāmies, kad mēs lasām atklāsmes 2. nodaļu beigās, ja, mēs nevar būt, kā tas ir iespējams, es noteikti būtu pamanījis, ja ne, tad mēs divatā pa labi vai divatā pa kreisi vai visi trietā kopā, mēs to būtu pamanījuši, vai nu, to vismaz mācītājs to būtu pamanījis, bīskaps tad noteikti to būtu pamanījis. Šī gadījumā tam visam iet cauri, Jezebels gars, viņš prot, Dievs dod to, ko Dievs dod pieļaujamības robežas, un Sātans to izmanto. Mēs to redzam Ījeba grāmatā. Ja? Un 5. Mūzes 13. nodaļa parāda Dievs, kā viņš mūs rūda. Ja, tad tos, kurus Dievs mīl, viņš norūda un pārbauda un sagatavo. Un 5. Mūzes 13. nodaļa, ja neesat lasījuši, lūdzu, izlasiet. Ja? Tad, kad es tev sūtīšu kādu it kā kalpotāju, kā labvēlu un garīgās lietās, un viņš tad iedos labu padomu, ja, tā kā to parādīja situācija, kad labu padomu Jēzum deva apostols Pēters. Kad tik kungs Jēzu ar tevi tas nenotiek, ja? Un tad 5. Mūzes 13 saka, noraidi tādu, ja? Tu nokauji, nogalini, izmet ārā no savu vidus, ja? Un arī Jēzus vārdi bija nogalinoši Pēterim, ja? Atkāpies no manas Sātana. Opā, ja? Tad Jēzus Kristus parādīja pēc, kas jādara saskaņā ar 5. Mūzes 13. nodaļu. Un tad, kad nāks tev kāds teiks, ejam darīt savādāk nekā Dievs ir paredzējis, ja? Noraidi, nepaklaus, izmet tādu ārā, noraidi stipri, nesaudzē viņu, nesaudzē.
Jā, un Dieva žēlstībā mēs pienagojam šo grēku pie krusta, mēs nošķiramies no krusta, šķīsti un tīri jau. Jā. Mēs vai nu tu pats mirsi kopā ar grēku, vai nu tu ļauj, ka tavu grēku nogalina. Labāk ļauj, ka tavu grēku nogalina. Atsakies no grēka, lai tu varētu dzīvot, lai grēks mirst tevī. Nomirsti sev, tad nomirst savam grēcīgumam, grēcīgajai miesai, lai tevī Dievs varētu dzīvot, lai tu varētu dzīvot svēts un mūžīgi. Amen. Ja? Tad Agrim Uzelinkevičam jāizdzen savu dusmu dēmonu, Jezabeles gars, vēl kaut kādi, ja? Šie farizejiskie gari un reliģijas gari visādi, ja? Pilns komplekts, kas viņam tur ir, jāizdzen ārā, lai varētu pilnvērtīgi kalpot. Un tad, kad viņš to izdarīs, tad viņš nāks un teiks, paldies, brāli, svētais brāli Arti. Tagad es saprotu, par ko tu runā. Es domāju, ka viņš arī tagad saprot un nojauš, bet vai viņš uzreiz to akceptēs uz sevi, vai viņš var izvēlēsies ieiet strupceļā un strupceļu domās. Nē, tas neatiec uz mani, viņš kļūdās. Ja? Vai nu tu iesi priekš atmodā, vai nu tu iesi bezizējā remdenībā. Ja? Labi, kalpotājos un arī šī Nātana Moris dievkalpojumos no mīnus un plusa. Es pats redzēju, kā gan uz skatuves uzgāja viens kalpotājs vai kalpotāji, es zinu, bet tieši neteikšu. Apostols saka, debesīs vai zem, miesā vai garājs, nezinu, ja, bet šī gadījumā es saku, es zinu. Kalpotājs vai kalpotāji, bet es precīzi neteikšu, uzkāpu uz skatuves, kad bija aicinājums aizlūgt par kalpotājiem. Nātans Moris aizlūdz arī tādā skaitā par šo kalpotāju. Tā arī es redzēju, ka kalpotājs vai kalpotāja kāpa uz skatuves, bet vairs tur kā to kā piekļuvu aiztaisīt ciet, vairs nelaid vairs cilvēks uz skatuves. Arī it kā sludinātājs vai sludinātāja, arī ar Jezabeles garu, jā, raujās cilvēki ar Jezabeles garu, arī Latvijā, un tas nav nekas nebijis. Tas ir, no otras puses ir kaut kas nebijis, ja būs tā, ka nebūs neviens ar Jezabeles garu. Tas jau būs kaut kas ļoti, ļoti labs. Tā, diemžēl, ir tā realitāte. Jā. Un tad, kad bija šis uguns tunelis, jā, tad Fire Tunnel, kas mums nāk no Rīgas, jā, tad Rīgā viņš mums ir Nātana dievkalpojumos radies, un viņš ir labs un labi. Arī tur gar malām, vismaz kādi 4-5 bija jezabeliski kalpotāji, bet tāpēc es saku, visur, kur mēs ejam, mēs sakām Dievs, tas, kas no tevis, to es pieņem, Jēzus Kristus vārdā, un kungs Jēzus, tas, kas man nav no tevis, to es nepieņemu, es noraidu. Bija labi, kopumā bija labi gan dievkalpojumi, gan šis aizlūgšana tunelis, jā. Un lai gan tur jaucās visādi Jezabelis tiekšā pa vidu, tomēr viņi galveno noti nenotur un nenosaka. Viņi cenšas pēc tam noslāpēt, jā. Protams, viņu jezabeliskie piemaisījumi traucē un kavē. Viņi neļauj tik daudz saņemt, kā varētu saņemt, ja nebūtu klāt šie dēmoni, jezabeļi visādos veidos. Jā, tad esam uzmanīgi, ejam uz priekšu, darbojamies, un tas ir ļoti svarīgi un nepieciešams. Es arī pats biju domājis, ja kaut vai jau varētu iet ar vienu maliņu caur to uguns tuneli, kāpēc tā ir ļoti laba lieta, ka tev aizlūdz. Ja varētu noiet tā ar vienu maliņu, kad otrā pusē tas jezabeliskais kalpotājs tev netiktu klāt, tad es ietu un ar mērķi, ka es turētos pie tās viens cits maliņas. Bet, kā es redzēju, abās malās tur pa jezabeļiem ir, tad es tur tā baudīju svēto garas tur, kur es atrados. Āmen, slavu Dievam. Slavu Dievam. Tas tā arī tev nav obligāti jāiet kaut kur, jāpiedalās kaut kur, bet ja tu tur esi, tad tu vari paņemt to, kas labs, ja? To, kas nav no Dieva un tas nav labs, tad to tu vari neņemt, tu esi aicināts neņemt, tev arī pavēlēts neņemt to. Jo tev ir jāpaņem tas, kas ir labs. Runājot par brīdināšanu, runājot par klāt vēl pie šitā, jā,
runājot par brīdināšanu, kā tas izstāsta no malas, kā tas tiek sagrozīts. Ja pieņemsim arī Izabeles gars, ja šī mahinatoriskā ķēde, kā viens no veidiem, kā viņi izpaužās, piemēram, tādā veidā, ka atnāk un pasaka, jā, Agri Zulkevičs brālis ir uzēdies tikai uz tevi, jā. Kā viņš tev pret tevi, jā, un ej, kaut ko pasaka jau rādio pretīm, pasaka, nodod ziņu kādā čatiņā mācītājiem, pasaki, jā. Bet tad šī Izabela sūta vēstules, ja, tiem aunapierēm, ja, tiem dumajiem, tiem nesaprātīgajiem mācītājiem, bīskapiem, kas tika, jā, mēs šito zinām, ja. Un tagad tāds aklas vistas, viņi tos graudus uzēda un apēd, ja. Bet tā nē. Dievs saka, esiet skaidrā prātā, esiet gudri kā čūskas, bez viltus kā baloži. Ja, tad mans mērķis ir izmest ārā Izabeles un viņas perēkli, ja, ārā. Viņas dabūt ārā kaut kādu misionāru no Argentīnas un kaut ko tam līdzīgs, ja, kurš aizmuguriski kruķī un schēmo un manipulē un tā es nobalstinātos perfektos ierakstus, ka viss ir labi, viss ir tik labi, bet patiesībā tu skaties Latviju grimst vēl dziļāk problēmās, homoseksuāls prezidents un tā tālāk. Mums valdības daudziem šķiet, ka valdība neprātīgi melo tautai, ja. Tas ir ļoti sliktas zīmes, ja. Tie ir ļoti slikti augļi, ja. Tāpēc, lai visi šitie, tas arī pierāda Jezabeles darbību draudzē. Ja mēs esam tik gudri, ja mums ir tik daudz atziņas, tik daudz bībeles, mums katram vienam tik bagātīga bībeļu resursu šobrīd, mums ir jābūt uzplaukušiem, garīgi vispirms un finansiāli otrām kārtām. Mums pat tiešām būtu jābūt galvai un ne astai, ka pie mums nāk aizņemties un nevis mēs pie kādu, ka mēs esam aizdevēji. Uz doto brīdi mums laikam pat atpakšbikses ir uz parādu paņemtas, Tad, valsts līmenī, ja. Ne tikai par to, ka mums ir pašcieņa un kaut kāda daļa mēs, diemžēl, esam parādā, bet mums ir gandrīz vai neprātīgi daudz, gandrīz vai viss ir uz parādu jau. Mums ir budžeta deficīts, jau valsts parāds ir tā, kā viss gada budžets. Ja, tie ir slikti augļi, tie ir ļoti slikti augļi. Ja, tad... Ja es eju sakopt istabu un pa ceļam uz to istabu, es redzu, pirms tās istabas durvīm papīra gabalīts nokrits. Es viņu paņemu, jo man mērķis sakārtot, ja. Un kāds saka, tu nāc tikai to papīrīt saņemt pacelt. Es saku, nē, es eju to istabu sakārtot, bet šo papīrīt es paceļu pēc ceļam. Tā ir ar šī gadījumā. Es Agrim Zulkevičam to saku, tā kā es šo papīrīti paceļu pa ceļam. Nē, tas nav mans galvenais mērķis. Mans galvenais mērķis ir ievest kārtību tanī telpā. Tanī aizmugurs telpā. Tanī, kur notiek daudzas grēka lietas, lai tur ir šķīst vissvētākajā telpā, kur notiek grēka lietas, lai tur tās vairs nebūtu. Kur notiek Izabeles lietas, lai tās vairs tur nebūtu, bet lai tur būtu patiesas svētas lietas un svēta kalpošana. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un kā izskatās šis te vēl viens Jezabeles nomelnošanas piemērs, kā viņa uzraksta, kā viņa atspūguļo, kā viņa nomelno, ja. Šis ir brāļa apsūdzētājs, ārprāts, ja. To mēs pastīsimies līdzībā ar šo te piemēriņu. Ja, tad ir situācija, kad mazs bērns, tad šī gadījumā draudze, kristīgā radio klausītāji, kristīgā radio klausītāji, kas ir nenobrieduši vēl, vai arī, kas nav tik spēcīgi Kristū, ja, un viņi tagad skatās, nav nemaz tik slikti, ja, un nāk krokodils pie durvīm. Tad vietās, kur dzīvo šie te aligātori krokodīli, ja, viņi iznāk ārā no tās upes, ja, un bērniņš tur pēc, es viņam iedošu candy, ja, kaut kādu našķīti saldumiņu, iedošu šitam tā krokodīlam, ja, un tad šī sieviete, ko dara šī sieviete, viņa iet, un viņa, ko tas ir krokodils? Nē, nekādā gadījumā, nē, un sargājot bērnu, ja, viņa man vienalga par katru cenu, nē, un bļauj, un dara, un rīkojās, un grāva bērnu, un
izmisīgi cīnās, ja, un mēs, sievietei pašai ir bail no krokodila, ja, viņa neies pie viņa, bet viņa pārvar bailes, viņa upurē sev, viņa upurē savu, kā viņa izskatīsies, kas notiks, viņa upurē un riskē savus pašas dzīvību, lai glābtu citu, ja, un tā arī šis, kad es eju un sludinu un brīdinu, es neesmu tik nesaprātīgs, lai nesaprastu elementāru lietu, ka es smaidītu un glaudītu galviņu, ka man būtu vismaz kaut kāda ārēji labāks priekšstats šiem cilvēkiem par mani. To es taču elementāri saprotu. Bet mans uzdevums ir nevis izpatikt cilvēkiem, bet mans uzdevums ir izpatikt un patikt Dievam. Amen. Ja es cilvēkiem gribētu kalpot, būtu kalpodams, dzīvojis, tad es būtu klusējis. Bet ja es kalpoju Dievam, tad es runāju patiesību. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Skatāmies to šī te vizuālajā attēlojumā piemērā. Ja, kur šī sieviete kā praviete, kā apostols, ko viņš dara, ka viņš neliekās mierā, ka viņš trakais, ko viņš ir uzēdies, viņš uz tevi ir uzēdies, ja. Nē, te ir cits stāsts, un kad mēs to redzam patiesībā, tad mēs sākam to saprast. Šitādi piemērā, jā, vēl tad nav īsti labi, bet mēs pielikšu klāt nedaudz. Un tad Izabela saka, oi, nabaga krokodīlītis, viņš tur nāca klāt, oi, nabaga Argentīnas misionāriņš, oi, viņu tur apbēdināja, ja tur, oi. Bet tas, kas ir skaidrā prātā, tas, kas redz, tas, kas zina, jūt atbildību, pravietis apostols, viņš skrien iekšā un saka, nekā nebija. Ja? Mēs lasām atklāsmes grāmatā draudzes vadītāji, bīskapi, arhibīskapi, vecākie mācītāji, jaunākie mācītāji, mācītājs sievas, pāvesti, viņi neredz Izabeli. Viņi neredz. Atnāk apostolis, pams! Ja? Nāk apostoļu darbu grāmatā 16. nodaļā, iet zīlētājs garā, kādi labi tur cilvēciņi, un šitādi evaņģēlisti un evaņģēlists kāpj uz skatu, kur Nātans Moris liek rokas, viņiem aizlūdz. Tādi paši daži no viņiem, ne visi, ja. Pilna ar Izabeles garu, zīlētājs garā. Viņi nav paši vēl tikuši vaļā no tām netīrajām lietām, kas viņas sirdīs ir. Viņi kā burvis Sīmans, kas ielīduši draudzes vadībās, ja, un kalpošanās jau, ja, bet viņiem pašiem ir pēriens ir vajadzīgs, ja, un sakārtošanās, un audzināšana, un atjaunošanās, un garīgā rehabilitācija, lai vispār viņi varētu tikt pie kaut kā, ko varētu saukt par kalpošanu. Iespējams, ka arī pie viņas pat nepielaidīs pie kalpošanas, ja Dievs to nav paredzējis. Ja. Tad mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem un atbildīgiem. Ja. Šī nav tik vienkārša lieta, ļoti atbildīga lieta. Jā. Tāda ir šī situācija. Tāda ir šī realitāte. Un ir svarīgi saprast šo niansi, ja, ka ja uzbļaut draudzē reizēm vajag pamodināt, atdzīvināt, izkustināt, sapurināt, apstādināt kādā nepareizā virzienā. Ja. Bet ikdienā bļaušana tas nav no Dieva. Ja. Dievs ir pavēlējis, lai sludināšanas mērķis ir mīlestība, draudzes mērķis ir patiesa sadraudzība, bet, lai būtu patiesa mīlestība, patiesa sadraudzība, ir jābūt šķīstībai. Jā, šķīstīšanās procesā ir arī uzbļaušana reizēm, uzsaukšana, sapurināšana, norāšana. Tas ir savā vietā. Bet ir jābūt svētajam balansam draudzē. Ja svētais balans nav, tad jums nav svētā gara darbības draudzē. Ja viens bļāvējs visu laiku, kurš ir pilns ar dēmoniem, tās nav svētais gars. Ja? Tas nav svētais gars. Ir svētas dusmas, kad mācītājs iedegās pret grēku, pret sauc. Nē,
nostāsimies pretī. Viņš ir pozitīvs šīdienas vārdu, populāros vārdos, influencers. Viņš pozitīvi iemanipulē, ievirza draudzi skaidriem vārdiem nostāties pretim ienaidniekam, zemoties Dievu priekšā un stāties pretim ienaidniekam. Un tā garīgā uzruna ir kaujnieciska, garīgi kaujnieciska, skaļa kādā brīdī, ja? Bet tāpat laikā tas nav mērķis. Ja? Mērķis sadraudzība, mīlestība, šķīsta mīlestība, sadraudzības, brāļu māsu starpā. Ja? Nedrīkst būt tāda bļausteklība. Bļausteklība savā reizē, savā mērā. Jēzus negāja apkārt ar pātagu un nedauzīja visu pēc kārtas. Viņš negāja kā ar dzels stieni vai zizli un nedauzīja visu kā māla traukus. To viņš darīja pāris reizes. Pārējās reizēs viņš parādīja žēlstību, viņš apturēja tos, kas gribēja darīt ļaunu, mest ar akmeņiem, netika sievietē. Viņš teica, redzi, es tev arī piedodu, eju un negrēko vairs. Ja? Viņš parādīja žēlastību, klusībā, mierīgumā, mīlestībā, šokējošā, tādā brīdī pozitīvi šokējošā mīlestības attieksmē. Sieviete jau saprata, ka ar viņu ir beigas, visi viņu nogalinās. Viņa jau bija savā prātā pieņēmusi, samierinājusies ar nāves spriedumu. Un te pēkšņi saka, ej un negrēko vairs. Iedomājieties jūs esat smagi grēkojis, jūs noliek uz nāves soda izpildes vietas, atnāk galvenais un saka, es tev piedodu, ja? Ej un negrēko vairs. Jā, tad bļaušana savā reizē, bet ja bļaušana visu laiku, ja, tad tas nav labi, bet kad mācītājs, kalpotājs uzsauc garīgās kaujas uzmundrinājums, saucienu, ceļaties, sakārtojoties, ieņemiet savus garīgās cīnītājus pozīcijas, savu garīgā karavīra stāju un stipri stāviet. Un esat stipri ne tikai stāvēt kā stabi, bet rīkojieties. Dievs mūs neaicina būt par svētiem stabiem šeit uz zemes, bet par dzīviem cilvēkiem, par dzīviem Dieva bērniem, kas dara, kas saprot, kas dzird, kas paklaus, kas iet un rīkojas un lūdz visu pirms un saņem Dieva vārdu, norādes un Dieva vēlmi un Dieva kārtību un cenšas to izpildīt pēc vislabākās savas iespējas saprašanas. Ja? Lai Dievs mūs svētī un atbrīvo no pārpratumiem, lai Dievs svētī mūs atver pareizo vēsti, pareizo centru, esenci, būtību, lai mēs būtu veiksmīgāki, sekmīgāki, pilnīgi visā. Lai mēs darām to, ko Dievs grib, ko mēs darām, lai mēs darītu. Nevis maldītos, neskaidros skaidrojumos, neskaidros pieņēmumos, lai mēs neietu bojā atziņas trūkumu dēļ, bet lai mēs ietu mūžīgajā dzīvībā skaidrības vadības dēļ. Jēzu Kristu. Āmen. Jā, labi, Tevs Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo fragmentu, par šo posmu, svētī un apžēlojies Tēvs, tālākās gaitā saprast patiesību un to īstenot savās dzīvēs un virzīties uz priekšu Tēvs, Tavā žēlstībā un Tavā vadībā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Piedod Tēvs, kur esmu apgrēkojies, Jēzus vārdā. Piedod Tēvs tiem, kas tagad skatās un izvēlas nožēlot grēkus. Piedod Tēvs viņiem. Šķīsti tīri un apgaismo viņus svētības Tēvs. Dziedini, pacel, stiprini un dāvā žēlstību Tēvs piepildīt to labo darbu, ko Tu viņiem esi brīnišķīgi sagatavojis un nolicis viņam iet uz priekšu un izdarīt. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Esiet svētīti un būsim svētīti katru dienu. Āmen. Slavu Dievam. Jēzus asins par mums, mūsu kungs Jēzus Kristus ir augšām cēlies, Dieva dēls, kas miris par mums un tagad dzīvs. Aleluja. Slava Dievam. Āmen.